Lūdzu, lūdzu, nāciet, nāciet. Šis te galantais pieklājības žests, vārtiņu durvju atvēršana dāmām, rociņas padošana, palaišana pa priekšu, vai mūsdienās tas ir svarīgi visām sievietēm? Iesim un noskaidrosim. Atvērt vaļā, jā? Labi, droši, brauciet. Kā jums patīk? Ka labāk, ka vīrietis kādam tā. Jā, vīrietis atver, jā, tā jums patiktos, jā? Labi, ja vispār šis te pieklājības žests no kungiem atvērt dāmu vietā durvis. Tas ir neapšaubāmi glaimojoši. Jā, droši ejiet. Palaidīšu jūs pa priekšu, jā. Sakiet, kā ir patīkam, ka kungi palaiž pa priekšu jūs? Protams. Jā, pavērt durvis, aizver durvis jūsu vietā. Jā. Tad katru dienu tas notiek? Nu, katru dienu, ne? Jā. Šodien sanācis jau ir? Nu, sanācis, jā. Ir, jā, kāds atvērt durvis? Jā. Es atvēršu jūsu vietā vārtiņus, vai jūs pati gribat atvērt? Es atvēršu. Jūs gribat atvērt? Tiešām? Jūs nevēlaties, ka kungi jūsu vietā atver vārtiņus? Kā tā? Pastāvīga sieviete. Jūs esat, jā? Aha. Nu, labi. Bet kā, vajadzētu visu labu? Lūk. Sakiet, man atvērt vārtiņus, vai jūs pati atvērsiet? Es pati. Pati arī? Jā, tiešām? Jums nepatīk, ka kungi jūsu vietā atver vārtiņus? Nē, paldies. Kā tā? Gribēju noskaidrot, kā ir patīkam, ka kāds padod roku kāpjot pa trepēm? Protams. Vai arī atver durvis? Protams. Jā? Jā. Sakiet, jūs pati atvērsiet vārtiņus, vai man atvērt jūsu vietā? Kā jūs gribētu? Kā jums patīk? Pati vērsiet, jā? Jums nepatīk, ka kungi jūsu vietā atver? Nē, nu ko tur kungi vēl sals te pa salu un vērs katram. Kā jums ir? Kā jums labāk patīk? Es pati varu atvērt. Pati virināt, jā? Jā. Bet kā jums labāk patīk, ka kungi to izdara jūsu vietā vai jūs pati? Man žēl to kungu, ka viņi te stāvēs un virinās pēc katra. Tad labāk, ka sievietes, lai pašas visu dara, jā? Jā, lai dara pašas sievietes, visu var darīt. Var, jā. Labdien! Dodiet rociņu, droši. Nāciet. Nu, bet vai tad tas nav pieklājīgi, ja kungs dāmai pasniedz roku kāpjot pa trepēm lejā? Lieliski tas ir. Sakiet, vai jums durvis arī kāds atver? Ir bijis. Ir bijis. Bet bieži gadās vai reti? Bieži. Bieži, jā? Bieži. Šodien arī sanāca tā? Šodien jūs pirmais. Es esmu pirmais. Kā jūs tikāt no mājas ārā, ja no noslēpuma? Nu, tik pati piespiedu podziņu. Pašai viss jādara, jā? Es atvēršu durvis. Pirms es vēru durvis vaļā, es gribētu noskaidrot, vai jums tā, ka katru dienu kāds pavēr durvis vaļā un aizver jūsu vietā? Nē, negluži. Nav, jā? Nē. Un sakiet, tā vajadzētu būt katru dienu? Jums tas ir patīkami vai tomēr kaut kas tajā visā nav kārtībā? Nē, ir patīkami, bet nav jābūt katru dienu. Kurās dienās būtu vislabāk to darīt? Pirmdienās un trešdienās. Pirmdienās, trešdienās. Bet galvenais nesvētdienās. Nesvētdienās, jā? Nu, ja īstam vīrietim jau tas jāsaprot būtu, ka tas būtu jāizdara. Ja nē, tad tā jau ir vīriešu problēma. Kā mēs secinām, vienlīdzība šajā jomā nav vienlīdz līdzīga. Tāpēc, kungi, jums ar savām dāmām būs jārunā, lai saprastu, ko viņas tomēr vēlas. Ēriks Palkānieks speciāli pusnakts šovam 7 ar Jāni Skuteli.